Man liekas, interesanti, mēs ļoti maz aizdomājamies par to, kāpēc kaut kas kļūst nepareizs vai amorāls. Un te es gribētu pieskarties tēmai, ko mēs aizsākām šai pašā vietā jau gandrīz pirms gada psihadēlijai. Un, ja mēs padomājam arī par visiem šiem aizliegumiem, milzīgo tabu, visu, ko mēs asociējam ar narkomāniju, kur viss tiek salikts vienā maisā, ja mēs paraugamies kaut vai uz alkohola industriju, ja vienā brīdī cilvēki saprastu, ka varbūt lietojot psihadēliskās vielas, kā maģiskās sēnes vai arī LSD un MDMA, kas neizraisa atkarību, neizraisa abstinences sindromu, un turklāt mums nekad nebūs nepieciešamība viņus lietot tik daudz kā stipru alkoholu, alu vai vīnu, tad, ja mēs padomājam, kādas zaudējumus ciestu alkohola industrija un arī farmācijas industrija,